Latvijas analogās fotogrāfijas gada balva 2026 uzvarētāju paziņošana. Es zinu, šis video ir apmēram pusgadu, negluži pusgadu, bet vairākus mēnešus aizkavējies. Bija visādi iemesli, kāpēc es kavējos ar rezultātu paziņošanu, kāpēc es kavējos ar žūrijas darbu un kāpēc žūrija strādāja patiesībā ne visai ilgi, tik cik vajadzēja, bet es visu šo pasākumu mazliet vilku, kā arī darbu iesniegšana pabīdījās nedaudz vēlāk nekā bija plānots līdz aprīļa vidum. Un tagad maijs, jūnijas, jūlijas, pagājuši kaut kādu mēnešu vajadzētu būt rezultātiem. Rezultāti ir. Tur, šeit, ja, te visur ir rezultāti, ir zināmi, bet pirms mēs klausāmies šo stāstiņu, ka pirms es paziņoju visu, man ir jāizstāsta stāstiņš par šo konkursu. Un viens iemesls, kāpēc rezultāti kavējās, kāpēc rezultāti ir tik vēlu, bija tas, ka es biju apvainojies uz tiem, kas nepiedalījās konkursā. Pavisam cilvēcīgi, pavisam godīgi, es paķēru kreņķi, es biju apvainojies, mazliet bēdīgs uz tiem, kas nepiedalījās. Jo šogad darbu konkursā ir mazāk nekā pagājušajā gadā. Un pavisam loģiski būtu, ka foršas lietas kļūst populārākas un labākas. Es saprotu, varbūt tēma bija sarežģīta. Mana zeme, mans zelts. Es to aizķēru kaut kur gluži no Raiņa, bet kaut kur tā. Un varbūt tēma ir sarežģīta, varbūt ir grūti atrast to nofotografēt. Manuprāt, tā tēma likās pat ļoti, ļoti ok. Ņem fotoaparātu, ej meklē, skaties apkārt savu zemi, savu pasauli, nofotografē. Un, jā, tas ir viens no iemesliem, bet es tiku tam pāri. Es izdomāju, kā ir jādara savādāk un kā tas ir jādara nākamgad. Konkurss nākamgad būs. 27. gada konkurss būs, viss notiks, būs savādāk, jo es izdomāju, kā jādara savādāk un tā tālāk. Kāpēc tas ir svarīgi? Tāpēc, ka sponsoriem, tiem, kas dod lietiņas balvas, ja, kas dod balvas un papīru vispārējo, ir jāiedod pretī kaut kāds rezultāts. Un šogad man to rezultātu iedot sponsoriem pretī ir ļoti grūti. Un nākamgad man būs ļoti grūti šo konkursu iepārdot, piemēram, Ilfordam, ja, rekur godājumam Ilfordam, lielās balvas gādātājiem, kas ir, tā nav lēta balva, tā ir dārga balva. Un šo man nākamgad būs visticamāk grūti dabūt. Tāpēc sponsoriem vajag kaut kādu rezultātu, vai kaut kādu aktivitāti, vai kaut ko, ko viņi var izmantot savā mārketingā. Un šogad tas rezultāts bija mazāks nekā pagājušajā gadā, tāpēc man nākamgad būs grūtāk un būs vairāk jāstrādā. Un par to es īsumā biju apvainojies. No offense, neņemiet kreņķi, nebūs nekas traks sajies, izdomāsim visādi teicieni, izdarīsim, būs labāk. Ja? Tas ir viens. Otra lieta, es biju apsolījis izstādi, bet izskatās, ka izstādes šim konkursam vismaz šogad nebūs tādā klasiskā izpratnē. Es izveidošu digitālo galeriju, kur varēs aplūkot labākos darbus, bet izstādei, ko pielikt pie sienas, manā latiņā, mazliet pietrūka darbu. Un saprotiet, ne visi darbi ir tādi, kurus var likt pie sienas, un ne visi darbi ir varbūt liekami kopā. Un šoreiz tas uzstādījums ir darbi, kuri ir liekami kopā pie sienas. Tātad izstāde Mana zeme, mans zelts ar virstēm šādu. Un būtu jābūt kaut kādam skaitam šo darbu, kas atbilst šai tēmai un ir tehniski ļoti labi, lai tos liktu pie sienas. Atkal, sponsori, mārketings, publicitāti un tā tālāk. Tad konkursa izstādē ir jāsasniedz kaut kāds līmenis. Problēma šogad bija ar to, ka darbi, lai arī skaitā pietiktu izstādē, ļoti daudzi bija ļoti, ļoti attālināti no tēmas. Un varbūt es arī kaut ko pieļāvu, ja, un arī žūrija kaut ko pieļāva finālā, lai būtu kaut kāds, tā kā mazliet tā tēma ļoti brīva un ļoti nos no tēmas un tā tālāk, bet atbilstība tēmai šogad ļoti peldēja. Varbūt pa sarežģītu, bet man neliekas, ka pa sarežģītu ir šī tēma. Bet varbūt, es nezinu, to rādīs laiks. Varētu izveidot izstādi analogās fotogrāfijas vai fotogrāfijas, kas iegūtas ar filmiņu kameru, bet tas neizpilda īsti manu mērķi šo par
Latvijas filmiņu fotogrāfu nosacīti kopienas, kaut kādu kopējo redzējumu uz konkrētu tēmu. Saprotiet, tātad izstādē bija konkrēts uzdevums, tas uzdevums šobrīd nav īsti sasniegts, es varētu izveidot izstādi no 10 attēliem, bet atkal tas nederētu, tāpēc es labāk šobrīd šo palikšu malā, atvainošos par to, ka izstādes nebūs, būs digitāla izstāde, jo, saprotiet, paši izstādē vajag nopietnu lielu atlasi vai konceptu, lai tā turētos kopā, un lai šo izstādi būtu vērts skatīties, tāpēc, ka ir izklāstīta ideja dažādu autoru skatījumā, un vienkārši likt fotogrāfijas, kas ir uzņemts ar filmiņu kameru izstādē, nelikšu. Tas nenozīmē, ka šie darbi ir slikti izstādē, konkursā. Konkursā ir saņemti ļoti labi darbi, ļoti forši darbi. Diemžēl daži forši darbi nav trāpījuši tai tēmā, lai kā es saspringtu un domātu. Un tā ir varbūt cita diskusija, bet arī to es esmu atrisinājis un izdomājis, kā tas būs nākamgad, tas būs mazliet savādāk, mazliet vieglāk, mazliet brīvāk. Galvenais mērķis ir strādāt, darboties ar filmiņām, ar papīriem un kaut ko darīt. Un, ja man ir jāatrod 7 vai 10 veidi, kā šo mērķi sasniegt, tad es atradīšu, tas varbūt būs ilgāk, nevis uzreiz, bet es šo mērķi sasniegšu. Izklausās baigais tās motivational speech. Bet jā, ir kaut kas jādara, lai kaut kas sanāktu, lai kaut kas notiktu. Nu, lūk. Tātad, trešā lieta, kāpēc šis konkurss ievilkās, es apsvēru domu šīs balvas piesavināties sev. Man būtu forša jauna mugursoma, kurā es visu kaut ko varētu likt iekšā. Man būtu kaste papīra, kur es varētu kopēt kaut kādus savus super izcilos darbus un taisīt personāla izstādi. Labi, es pajokoju. Es vienu brīdi gribēju pievākt balvas sev, bet tas tā nenotiek, tas to pārāk daudz esmu reklamējis, tā tas nenotiek. Tāpēc šīs balvas ceļos pie uzvarētājiem šī konkursa. Kā tas notiks? Tūlīt izstāstīšu, paskaidrošu. Šīs balvas būs tātad 2 cilvēkiem. Šī ir kategorijā digitālā, jeb sudrabs ekrānā, tātad skenētās filmiņas, kuras mēs varēsim redzēt tur. Un šī otra balva, milzīgā papīra kaste, ceļos pie fotogrāfijas autora, kura atrodas man šeit uz galda, tātad pie kāda no šiem finālistiem, kas man ir uz galda saņemti. Tas ir viena lieta. Kā tas notiks? Principā sarunāsim personiski tikšanos, jo man apmaiņā vajadzēs smaidīgu fotogrāfiju ar konkursa uzvarētāju un šo balvu rokās, lai visiem pārējiem varētu parādīt, ka tas patiešām ir autentiski noticis un nav AI ģenerēts attēls un tā tālāk. Reāli šie cilvēki saņems balvas no manis roku rokā, kas būs baigi forši, jo nav Covid, un mēs varam tā kā satikties. Un, protams, kā es teicu, konkurss turpinās, nākamgad būs konkurss, gatavosimies, strādāsim, darbosimies un tā tālāk. Nu ko, laiks uzzināt rezultātus Latvijas analogās fotogrāfijas gada balvā 2026. Kāpēc es saucu par Latvijas fotogrāfijas gada balvu? Tāpēc gribās, lai piedalās visi no Latvijas. Nu, neko darīt. Varbūt nākamreiz tās konkurss sauksies savādāk, bet tas neko nemaina. Ejam fotografējam. Rezultāti. 3. vieta kategorijā sudrabs ekrānā cīnās par šo fantastisko somu. Es nolikšu, lai var redzēt labāk. Soma tā tad ir no Mindshift, no ražotāja Think Tank, un šo mums palīdzēja dabūt Focus Nordic Latvija. Tātad, redzam, somiņu var nest visādos virzienos, var iekšā likt visu kaut ko. Ir baigi smuka krāsaina, un, kā es teicu, es reāli apsvēru šo somu pievākt sev, bet tad man būtu pārāk daudz somu, jo man somu ir tiešām jau pietiekami daudz. Bet šī ir patiešām forša soma, te var arī statīvu pieāķēt un vēl visu kaut ko. Un šī somiņa ceļos pie kāda cilvēka, kurš ir saņēmis visvairāk žūrijas vērtējumus digitālajā kategorijā, un visādu garu diskusiju rezultātā šī autora fotogrāfija ir atzīta par to, kas kaut kur balansē, tad atbilst tēmai un tehniski kvalitatīvi, protams, bet tehniski kvalitatīvs tas ir stiepjams jēdziens, jo cik tehniski kvalitatīvi var būt pinholes fotogrāfija, piemēram, vai salīdzināt pinholes fotogrāfiju ar labāko Sony objektīvu. Divas dažādas lietas. Tad tehniskais nav tik būtiski, bet tomēr joprojām kaut kādam konceptam ir jābūt. Tad atbilstība tēmai, koncepts, kvalitāte, nosacīti. Visi šie parametri kopā veidoja žūrijas lēmumu, kuras tad ir šīs labākās fotogrāfijas. Nu, lūk, žūrija bija tātad 3 cienījumi fotogrāfi plus es, un tas viss kopā
kaut kur veidojās šajā te rezultātā. Nevilkšu garumā. 3. vieta, digitālā kategorija, sudrabs ekrānā, mums ir Alberts Finks ar fantastisku fotogrāfiju, kas man personiski ļoti, ļoti uzrunā, bet, diemžēl žūrijas vērtējums 3. vieta. Tātad kombains labības laukā un apsveicam, aplausi Albertam Finkam. Šī fotogrāfija arī būs skatām digitālajā galerijā. 2. vieta kategorijā sudrabs ekrānā mums ir Haralds Vecvagars ar, kā lai pieklājīgāk pasaka, meiteni tīrumā. Un ļoti, ļoti kvalitatīva, ļoti forša fotogrāfija, atbilst tēmai. Jā, atbilst tēmai. Un viss kārtībā, bet kaut kur žūrija tomēr beigās 2. vieta. Jā, pēc punktiem saskaitot, Haralds Vecvagars 2. vieta, apsveicam, aplausi, paldies visiem, kas piedalās. Nu ko, bungas, ja man būtu bungas, bet labāk ne. Šī te balva ceļos pie autora, un šo balvu saņems neviens cits, kā 1. vietas ieguvējs. Intriga, 1. vietas ieguvēja. Tagad var patīt uz priekšu, mēģināt, bet jūs netrāpīsiet, jo nevar patīt 2-3 sekundes. Tāpēc 1. vietas ieguvēja kategorijā sudrabs ekrānā mums ir Kristīne Rudziankova. Apsveicam, aplausiņi studijām, un joprojām nav studijā aplausi, bet nekas. Ko? Apsveicam. Kristīne, šī soma ceļos pie tevis, sarunāsim kā un kur, izdomāsim, bet jau no šī brīža šī soma ir Kristīnes īpašumā par fotogrāfiju, kuras tikko aizsedz un kuru nevar redzēt. Digitālajā galerijā būs fotogrāfijas nosaukums, es diemžēl aizmirsu, bet tas bija Latvijas ģeoloģiska vieta. Un lai arī vienkārši fotogrāfija savā ziņā un idejā un konceptā, bet saskaitot punktus un visu kopā saliekot, lēmām par labu, ka šī fotogrāfija tātad ir 1. vieta sudrabs ekrānā. Un šī soma ceļo pie Kristīnes. Aplausi vēlreiz, apsveicam, gaidiet ziņu, sarunāsim. Un tagad ir sarežģītais stāsts par šo milzīgo papīra paku. Šī milzīgā papīra paka tātad mums ir atceļojusi no Zviedrijas, no Ilforda, un, man liekas, ka no Zviedrijas. Tātad no Ilforda milzīga papīra paka, 40 x 50 cm, 50 loksnes, multigrade Ilforda papīra, un ar šo var izveidot fantastisku izstādi. Un es arī gribētu, sarunāsim tā. Tagad vienošanās. Nezinot rezultātus, vienošanās. Un visiem, kas skatās, ir jāpiekrīt. Tātad tas cilvēks, kas saņems balvā šo balvu no Ilforda un no manis un no Focus Nordic, tātad no fototelpas, no Focus Nordic un no Ilforda, šo milzīgo kasti ar papīru, kura tiešām nav attaisīta. Ja, goda vārds, redziet, viņa ir aizlīmēta ciet, viņa gaismu nav redzējusi, viņa ir tumsā dzīvojusi. Un šī paka ir gatava saņemt jūsu fotogrāfijas gaismas veidā un tapt par izstādi. Un tagad vienošanās. Tagad visi, kas skatās, ja jūs būsiet uzvarētāji šajā konkursa daļā, tad jūs apņematies izveidot izstādi šim pasākumam, pielikt to izstādi, tad uzkopēt uz papīra šo izstādi un pielikt pie sienas, un es apņemos uz šo izstādi ierasties uz atklāšanu. Tas ir baigi sarežģīts solījums, bet kaut kā mēģināsim saskaņot. Ja? Un tad es Ilfordam aizsūtīšu, kur ir rezultāts, kur konkursa uzvarētājs ir izveidojis izstādi no Ilforda papīra. Un ja mēs to vienojamies, un tas strādā, tad iespējams visticamāk šis konkurss turpināsies un būs gadus uz priekšu, un mēs joprojām varēsim priecāties un skatīties kopīgi melnbalto fotogrāfiju, kas ir pašu rokām kopēt uz papīra. Ja, tad konkursa uzvarētājiem šajā gadījumā būs balva, bet būs arī pienākums izveidot fantastisku skaistu izstādi, pielikt pie sienas un aicināt visus ciemos. Tālūk, tātad Ilfords, ja? Un man ir jāsāk kaut kur no kaut kura gala. Es sākšu no šī gala, un tāpēc, ka mums ir 2/3 vietas šajā kategorijā,
šie attēli nav digitalizēti par laimi, tie ir tikai uz papīra. Un 2 trešās vietas. Un viena no trešajām vietām šeit ir, es to tā nerādīšu, ja es jums parādīšu tā, lai es pats redzu. Viena no trešajām vietām ir Rudīte Tiļa, kā lai smukāk parāda, šādi. Ļoti smuki. Tātad fotogrāfija ar, manuprāt, Kuldīgas tiltu, es varu kļūdīties. Rudīte Tiļa, 3. vieta, konkursa daļa sudrabs uz papīra. Ļoti jauka, ļoti forša fotogrāfija, mazliet tumša, mazliet tāda drūma, bet tas ir 30x40 papīrs, kolēģi. Un ļoti forši, ļoti jauki. Tātad apsveicam Rudīti ar, pareizi? Jā, Rudīte Tiļa, 3. vieta. Apsveicam ar 3. vietu. Otra 3. vieta, dalītā 3. vieta, pienākas, kur man ir rakstīts papīri. Viss ir salikts kārtībā. Tātad, pagaidiet, nevaru atrast. Atradu. Uldis Ķīķeris, 3. vieta, ar ļoti jauku sirsnīgu fotogrāfiju par Mana zeme, mans zelts. Ir grūti interpretēt, ir grūti sasaistīt, bet ir, paskatiet, ieskatieties, ja, ir. Šī ir ļoti jauka forša fotogrāfija, un tāpēc ir 2 trešās vietas. Liksim šeit rindiņā, lai es pēc tam vēl varu parādīt. Tad apsveicam Uldis Ķīķeris, vēl viena 3. vieta. Nu ko, 2. vieta un 1. vieta man ir šeit. Liels izmērs, liels papīrs, fantastiski, ļoti, ļoti forši. Bet te mums ir stāstiņš. Un stāstiņš mums ir par 2. ne, par 1. par 2. vietu. 2. vieta mums ir piešķirta. Manuprāt, šādi. 2. vieta Haralds Vecvagars, atkal Haralds Vecvagars, ar fantastisku fotogrāfiju, un absolūta 1. vieta kategorijā portrets, ja man tāda šogad būtu, bet man diemžēl nav kategorija portrets, man ir kategorija Mana zeme, mans zelts. Šo fotogrāfiju, tagad, ja mēs atvērsim kādu grāmatu vai vienkārši pasēdēsim un padomāsim, var attiecināt uz šo kategoriju, un tāpēc tā ir 2. vieta, ka šo fotogrāfiju var palikt zem nosaukuma Mana zeme, mans zelts, jo tur ir pa vidu komats, nevis domuzīme, tad var interpretēt. Bet tomēr kaut kur šajā konceptā un kaut kur visā 2. vieta. Fantastiska 2. vieta. Ja tā būtu kategorija portrets, es domāju, tas būtu absolūti uzreiz uzvarētājs un viss. Haralds Vecvagars, ļoti, ļoti forši, paldies par dalību, paldies par darbu un fantastisks izpildījums, noformējums ar dabīgu pasportu un visu, tātad ļoti kvalitatīvi skaisti uztaisīts. Un tāpēc es domāju, ka nākamgad man ir jāliek vienkāršākas kategorijas. Portrets, ainava, pilsēta un atstāt to interpretāciju mazliet brīvāk dalībnieku ziņā, jo tad mums nav jautājumu. Kategorija portrets, jā, viss ir koncepts, ir saturs, ir kvalitāte, viss notiek. Fantastiska fotogrāfija. Bet kategorijā Mana zeme, mans zelts, tomēr kaut kā nelīdz galam. Tomēr mazliet tas tēmas ievirze bija tāda mazliet uz to Latviju, uz to, kas mums ir tas nacionālais un tā tālāk. Tāpēc 2. vieta. Harald, apsveicam, sveicieni, fantastisks darbs, tiešām. Tiešām fantastisks darbs, ko likt pie sienas, likt kalendārā. Super. Kategorija mazliet tai tēmā. Un tad bija ļoti daudziem darbiem šogad. Konkursā abās kategorijās bija daudz darbi, kas tā kā netrāpīja līdz galam tai tēmā un ļoti bija sarežģīta šī interpretācija tai tēmai. Tāpēc ir tā, kā ir. Nu ko, un 1. vieta, šeit 1. vieta. Bet 1. vieta jāatgriežas pie ģenerāla sponsora. Jau vairākus gadus Ilford, kā ražotājs, ir atbalstījis visādas manas idejas un visādas ieceres, gan Pinholes dienu, gan iepriekšējos analogos konkursus, un arī šajā analogās fotogrāfijas konkursā 2026 Ilfords piedāvā galveno balvu sadarbībā ar Focus Nordic LV, kur jūs varat skatīties, un, protams, fototelpa, kas šo visu organizē. Un mēs esam nonākuši līdz 1. vietai, līdz cilvēkam, kurš saņem šo milzīgo kasti, un, kā mēs vienojamies, veidos kaut kādu baigi foršo izstādi, ko mēs visi varētu apmeklēt, un tātad šis būs
Tas ir izaicinājums izveidot izstādi. Es piebildu, ka gada laikā, varbūt arī ilgāk, bet vēlams gada laikā, jo citādi papīrs novecos un nekas prātīgs tur nesanāks. Nu ko, pēc kaut kāda laika apspriedēm un domāšanas un tā tālāk, pirmā vieta Latvijas analogās fotogrāfijas konkursā 2026 kategorijā sudrabs uz papīra un šī milzīgā papīra kaste pienākas šīs fotogrāfijas autoram. Un šī fotogrāfija ir Latvijas rīts, saulēkts, ceļš, grūti redzēt, es kaut kā digitalizēšu, lai varētu ielikt galerijā un tā tālāk. Un varbūt arī mazliet par tumšu vidū, varbūt mazliet gribas vairāk detaļas un tā, bet komisija, žūrija ir lēmusi, ka šī fotogrāfija saņem pirmo vietu, un šīs fotogrāfijas autors ir Armands Tiļļa. Un šī fotogrāfija saucās Pretīm rītam. Ļoti tumša, viņa jāskatās mazliet tumšāk apgaismojumā. Ļoti smuks grauds, ļoti forša ideja. Vienkārša ideja, bet galu galā tā ir Latvija, ceļš un saule, gluži kā Japānā, bet man personīgi arī šis ļoti, ļoti saistās ar Latvijas zemi, ar Latvijas zeltu. Kaut kur agrā rītā braukt pa Latvijas ārēm, ceļiem skatīties, domāt, meklēt un tā tālāk. Tāpēc apsveicam Armands Tiļļa, pirmā vieta konkursā analogā fotogrāfijas balva, sudrabs uz papīra. Un Armand, mums ir jāsarunā, jāsazinās, kādā veidā šo lielo paku varētu nodot rokās, uztaisīt smuku bildīt, priecīgu saņemšanas balvas, saņemšanas bildi, ko atrādīt citiem un sponsoriem. Un Armandi jāsāk domāt ir par izstādi, ko uz šī lielā papīra uzkopēt, kādos rāmjos ielikt, kur izstādīt. Un galu galā izstādes atklāšanai kaut kad būtu jābūt drīzumā. Gada laikā viss kārtībā, nav stress, daram, kad varam. Bet apsveicu un apsveicam Kristīnu Rudziankovu ar šo balmiņu, ar šo foršo somu. Es beidzot tieku vaļā no šīm foršajām lietām, kuras man kādu laiku ir mazliet grauzušas sirdsapziņu, atrodoties šeit uz galda tumsā vēsumā. Ja? Un šīs lietas arī ir gaida savus jaunos īpašniekus, lai varētu darīt kaut ko derīgu, lai varētu iet fotografēt, doties, darboties, priecāties. Tad apsveicam Kristīnu Rudziankova kategorija sudrabs uz ekrāna un Armands Tiļļa kategorijas sudrabs uz papīra 2026. gada konkursa uzvarētāji. Apsveicam! Uzliksim atpakaļ bildīti fonā, ko nevar redzēt. Var redzēt. Apsveic uzvarētājus. Paldies, ka piedalījāties. Paldies visiem par piedalīšanos. Reku vēl mēs parādām arī otru uzvarētāju. Paldies visiem par piedalīšanos. Piedalīties nākamajā konkursā, piedalīties mazajos konkursos, kas notiek fototelpā katru mēnesi gandrīz. Un nākamais konkurss jau pavisam drīz. 27. gada analogās fotogrāfijas balva būs mazliet savādāks konkurss, kā jau es teicu, mazliet vienkāršākas kategorijas, citas balvas, bet pie tā man būs tagad jāstrādā. Jāmeklē balvas, jāpierunā sponsori, kas dos balvas un tā tālāk, tāpēc es ļoti ceru uz Armandu, kurš uztaisīs foršu izstādi, ar ko mēs varēsim piesaistīt vēl vairāk sponsorus. Diemžēl tā tas pasaulē ir, kapitālisms. Sponsori grib kaut ko pretī, un man tas kaut kas pretī viņiem ir jānoorganizē, jānodrošina un tā tālāk. Bieži vien te ir jūsu labie darbi, bet ir vajadzīgs arī, ko nu es te jums stāstu, jūs visu saprotat. Ņemiet rokā filmu kameras, fotografējiet, attīstiet, taisiet bildes, piedalieties konkursos, un mēs visi kopā kaut kur tiksim mazliet tālāk. Nu ko, sveiciens vēlreiz uzvarētājiem! Gaidiet ziņu, sazināšos ar jums, sarunāsim, kā balvas saņemt. Paldies, ka skatījāties. Rakstiet komentāros domas, idejas. Viss kārtībā, es vairs neesmu apvainojis, ceru, ka jūs arī neesat apvainojušies. Un paldies visiem, kas piedalījās analogajā konkursā. Tiekamies nākamgad!